Labdien! Šodienas temats ir pirmatnīgs un atvasināts darbības vārds. Lai mēs varētu noteikt, kurš ir pirmatnīgs un kurš atvasināts darbības vārds, apskatīsimies tabulu un atkārtosim, kas tad ir vārda sastāvs. Aplūko tabulu. Tu redzi, ka vārda galvenā daļa ir sakne. Vēl ir priedēklis, piedēklis un galotne. Pasvītrosim tās. Priedēkli pasvītro ar viļņotu svītru, galotni ar 2 svītrām, piedēkli šādi un sakni ar 1 svītru. Apskaties. Sakne, priedēklis un piedēklis kopā ir vārda celms. Priedēklis un galotne ir vārda izskaņa. Apskatīsim piemērus. Izdejoties, pateikt, pasmaidīt, lēkāt, vizināt, likt un smieties. Noskaidrosim, kuri ir pirmatnīgie un kuri ir atvasinātie darbības vārdi. Tātad, pirmatnīgie darbības vārdi ir tādi vārdi, kuros ir tikai sakne un galotne. Apskaties, tie ir darbības vārdi likt un smieties. Atvasinātie darbības vārdi, piemēram, izdejoties. Šim darbības vārdam ir gan priedēklis, gan piedēklis. Pateikt. Šim darbības vārdam ir tikai priedēklis. Pasmaidīt ir gan priedēklis, gan piedēklis. Darbības vārdam lēkāt ir tikai piedēklis un darbības vārdam vizināt arī tikai piedēklis. Tātad, atvasinātie darbības vārdi ir tādi darbības vārdi, kuriem ir gan piedēklis, gan priedēklis, vai tikai piedēklis, vai tikai priedēklis. Tātad mēs noskaidrojam, ka ir pirmatnīgi un atvasināti darbības vārdi. Apskaties vēlreiz tabulu. Tagad atkārtosim, kas tad ir sakne, galotne, priedēklis un piedēklis. Tātad, sakne ir kopīga vārda daļa noteiktai vārdu saimei. Galotne ir vārda daļa, kura lokot mainās. Priedēklis ir vārda daļa pirms saknes, un piedēklis ir vārda daļa starp sakni un galotni. Apskaties piedāvātos darbības vārdus. Tikai esi uzmanīgs. Tie vairs nav nenoteiksmē. Pirmais darbības vārds – pasmaidīšu. Tātad, sakne ir smaida, galotne u, priedēklis pa un piedēkļi. Nākamais darbības vārds – novirzās. Šim darbības vārdam sakne ir virz, galotne ās un priedēklis no.
Tātad tas ir atvasināts darbības vārds. Nākamais darbības vārds ir atsvaidzinājis. Šim darbības vārdam ir sakne svaidz, galotne is, priedēklis at un piedēkļi. Tas arī ir atvasināts darbības vārds. Nākamais darbības vārds ir airēs. Šim darbības vārdam sakne ir air, galotne s un piedēklis e. Mēs esam atkārtojuši, kas ir sakne, galotne, priedēklis un piedēklis. Ja tu vēlies, vari izpildīt mājas darbu. Apskaties piedāvāto uzdevumu. Izraksti darbības vārdus un pasvītro to sastāvu. Nosaki, kuri ir pirmatnīgi un kuri ir atvasināti darbības vārdi. Izlasīsim tekstu. Izrakstīsim darbības vārdu steidzas. Lai noskaidrotu, vai tas ir pirmatnīgs vai atvasināts darbības vārds, noteiksim tā sastāvu. Tātad, šim darbības vārdam ir sakne steidz un galotne as. Tātad tas ir pirmatnīgs darbības vārds. Tālāk, ja vēlies, vari izpildīt šo uzdevumu pats. Uzdevumu tu atradīsi arī Word formātā. Paldies! Līdz nākamajai nodarbībai!